Nav iespējams, lai jums būtu laba mugurkaula stāvoklis ar nepareizi novietotu iegurni. Šajā video es tev parādīšu labāko vingrinājumu, lai izlīdzinātu visu mugurkaulu un iespējams uz visiem laikiem atrisinātu šo muguras sāpi. Pat ja tev ir diska trūce, artroze, isijas, labākais ir tas, ka šis vingrinājums aizņem mazāk nekā minūti. Mūsu mugurkauls notur svaru, līdzsvarojoties uz iegurņa. Un, lai gan rengenā tas izskatās šādi, iegurnis zaudē līdzsvaru un pagriežas. Un šis iegurņa nelīdzsvarotība var pat izraisīt īsāku kāju vai skoliozi. Sāksim ar to, ka noskaidrosim, vai tavs iegurnis tiešām nav pareizi novietots vai nav. Ja tu velc līniju no nabas uz sāniem, tu atradīsi divus lielus kaulus – gurnu kaulus, jeb kā mēs tos saucam, labo un kreiso zankaulu šķautni. Ej pie spoguļa un paskaties, vai abi šie kauli ir vienā augstumā. Vai tie ir līdzsvarā, vai arī viena puse ir augstāka un otra attiecīgi zemāka nekā otra. Ja tev ir grūti to izdarīt šādā veidā, vienkārši apgulies uz vēdera ar kājām ārpus gūtas un palūdz kādam nofotografēt tavas pēdas no augšas uz leju. Tu novērosi, vai pēdas ir vienā līnijā, vai arī viena kāja ir īsāka nekā otra. Tu vari salīdzināt papēžus vai iekšējo potītes kauliņu. Un ļauj man tev pateikt, šis ir viens no tiem video, ko tev vajadzētu saglabāt vai skatītos ik reizi, kad nepieciešams, un dalīties ar visiem, ko pazīsti, kuriem ir muguras sāpes vai sāpes, kas izstaro uz kāju. Protams. Un tagad es tev parādīšu, kā to izlabot, un pēc tam došu papildu vingrinājumu stiprināšanai, lai šī problēma vairs neatkārtotos. Labi? Tu apsēdīsies tikai uz vienas sēžamvietas puses. Tajā pusē, kur iegurnis ir zemāks un kāja ir garāka, tu apsēdīsies tieši uz tās. Tā puse, kur tu vēlies nolaist, kas ir augstāka, kur tu vēlies nolaist vai izstiet kāju, paliks ārpus krēsla. Saproti? Vingrinājums ir domāts, lai to izdarītu. Zemāko pusi tu balstīsi uz krēsla, bet augstāko pusi tu izstiepsi pareizi. Domāju, ka ar šo attēlu mums būs viegli to atcerēties. Es pagriezīšos sāniski, lai tu vari pareizi redzēt vingrinājumu. Es apsēdos tikai uz vienas sēžamvietas puses. To sānu, kas ir ārpusē, tu vedīsi kāju atpakaļ tik tālu, līdz sajutīs patīkamu stiepšanos augšstilbu priekšpusē vai maksimums šeit gurnu priekšpusē. Šis vingrinājums nav domāts, lai ietu līdz galējai robežai, labi? Kad sāks stiepties, tieši šeit tu paliksi. Tagad tu spiedīsi ar abām pēdām vienlaicīgi. Noturi 3 sekundes un atslāpsti. Tu atkārtosi šo 3 sekundžu spēka pievietošanu un atslābināšanos 5 reizes. Pirms pārbaudīt otru pusi, nedaudz piecelies, pakusties, paskaties, kas tavā ķerkarmenī ir mainījies. Izmaiņas ir neticamas. Šķiet, ka iegurnī tiek ieziesta eļļa, šķiet, ka visa mugurkaula zona atslābst. Un, ja tu vēlies uzlabot vēl vairāk, man ir 2 nedēļu programma ar šādiem viegliem vingrinājumiem, ko var veikt mājās un katru dienu uzlabot mugurkaula stāvokli. Es atstāšu saiti uz šo programmu video aprakstā. Es atstāšu saiti uz šo programmu arī piespraustajā komentārā. Lielākajai daļai cilvēku šis vingrinājums jāveic tikai no vienas puses, bet tu vari izmēģināt un paskatīties, kas notiek, kad tu veic vingrinājumu arī no otras puses. Ja tas tev rada atvieglojuma, viegluma un labsajūtas sajūtu, tad tavam ķermenim šī kustība ir nepieciešama no abām pusēm. Ak, mans Dievs, cik kauns! Un tad tev būs nepieciešama slota vai kāds, lai stiprinātu visus muskuļus, kas līdzsvaro iegurni un palīdz tev noturēt mugurkaulu. Atbalsti kātu vienā ķermeņa pusē, pacel kāju tajā pašā pusē, kur ir kāds, un lēnām, nesteidzoties līdz brīdim, kad nesāp, virzi gurnu prom no kāta un tad atpakaļ. Šis vingrinājums stiprina vidējo sēžas muskuli, kad tu atved gurnu atpakaļ, un stiprina lielo sēžas muskuli, kad tas neļauj kājas svaram bilkt tavu ķermeni uz priekšu. Tu veiksi 3 sērijas līdz pat 15 atkārtojumiem katrā pusē. Un ja tu jūti sāpes vienā pusē, mugurkaula pusē, vai sāpes izstaro uz vienu no kājām, paskaties šo video, kur es runāju par to, ka tā var būt sāpe labajā pusē, un šo video, kur es runāju par to, ka tā var būt sāpe kreisajā pusē. Ar to es beigšu. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizei.